Labdien, darbie skatītāji! Šodien mēs atrodamies Diēnētikas centrā kopā ar mūsu viesi Annu. Sveika, Anna! Sveiki! Jā. Tātad neatlaidība, manuprāt, un arī no diēnētikas viedokļa ir tiešām katram cilvēkam vajadzīga īpašība. Un ko par šo īpašību saka no diēnētikas viedokļa? Vai tu varētu mums tā īsumā pastāstīt? Zini kā, tur ir vesela nodaļa diēnetikā, kas, man liekas, tieši būs saistīta ar jēdzienu neatlaidību. Viņa saucās dzīvības spēks. Jā. Patiesībā tas varbūt ir pirmais tāds skaidrojums, kāpēc mēs katrs dzīvē uz kaut kādām situācijām reaģējam atšķirīgi. Jā. Notiek kaut kādas situācijas, viņas nav vieglas, mēs kaut ko zaudējam. Tikko mēs visi gājām cauri kaut kādu pandēmijai, bija arī kaut kādi ierobežojuši faktori. Un tagad katrs cilvēks uz to reaģē. Un ir interesanti, ka dzīvības spēks noteiks to, cik lielā mērā cilvēks būs spējīgs tikt ar to situāciju galā. Vieni salūst, otri turpina iet uz priekšu. Bet kas ir interesantākais, kas man liekas diēnētika, ko man iedeva tā kā visvairāk izpratni par to, ka tas dzīvības spēks viņš nav absolūts tomēr. Es tajā ziņā, ka mēs viņu varam arī vairot. Nav tā, ka ja mēs tagad reaģējam uz kaut kādu apstākļu dzīvē un tā kā pasakam sev, nē. Zini kā, ir arī tāda lieta, ko es tā kā novēroju ar cilvēkiem. Viņiem, piemēram, kaut kas jādara un parādās kaut kādas problēmas, kas nesanāk, kaut kādi šķēršļi jāpārvar. Viņi saka, jā, tik daudz šķēršļi, tas man nav vajadzīgs. Un tā kā padodās. Tas ir tas dzīvības spēka moments. Viņam nepietiek par dzīvības spēku, lai tik galā ar tiem šķēršļiem. Savukārt, tad, kad tā dzīvības spēka ir pietiekoši un diēnētika ar to aprakstīto grāmatā terapijā viņu vairo, tad cilvēks tik viegli nesalūst. Viņš iet tālāk, viņam ir spēks aiziet tālāk, viņam ir spēks atjaunoties pēc kaut kādas grūtās dienas. Viņam nevajag tur tā, ka viņš 3 dienas pasēdēja. Un nedēļu viņam jāatpūšās, tāpēc, ka 3 dienas pastrādāja, tas pasēdēja. 3 dienas pastrādāja, nedēļu viņam jāatpūšās. Tas arī atgūšanās laiks ir ātrāks. Un, protams, dzīve tas mums nav kaut kāds rožu dārs. Mums visu laiku kaut kas jāpārdzīvo, mums ir kaut kādas situācijas, kurām jātiek galā. Mums visiem ir kaut kāds ierobežots laiks. Cik mēs šeit atrodamies, mēs zaudējam kaut kādus savus tuvinieks, mēs zaudējam kaut kādus cilvēkus, kas mums ir apkārt, un tam visam mums ir nepieciešams dzīvības spēks, to pārvarēt. Dzīvības spēku to pārvarēt un iet uz priekšu. Un es domāju, tas arī tā lielā cerība, ko tā grāmata dod, ir tas, ka tu to vari vairot, ka tas nav, ja tu tev tagad nesanāk, tas nozīmē, ka tas nesanāks rīt. Tu varēsi vēl rītu izdarīt, parīt vēl to varēsi izdarīt, vēl pēc nedēļas varēsi izdarīt. Tagad liekas, ka viss pasaule beidzās. Saproti, bet patiesībā tas ir. Es domāju, ka es zinu, ka diezgan aktuāls dzirdējis sabiedrībā tā tēma, ka jaunieši bieži vien mēģina pašnāvību veikt, viņi padodās, nav tas dzīvības spēks, saproti, vienkārši padodās. Un man gribētu, es domāju, lai tā zināšanas, kas ir diēnetikā, nokļūtu vairāk cilvēkiem, jo viņi tas saprastu, ka tā reakcija, kas viņam tajā brīdī ir, tas ir tikai tas mirklis. Jo tu vienkārši jāpadomā, bet vai būs rītdien, vai es rītdien varēšu, vai es parītdien varēšu, vai aizparīt varēšu. Un faktiski savā grāmatā tur ir tāds Kabadam citās, ko viņš teica, ka, ja cilvēks strādā ar šo grāmatu, viņam ir daudz augstākas iespējas izdzīvot. Ko viņš ar to domāja? Viņš tieši, man liekas, arī to domāja, ka tev ir vairāk dzīvības spēka, tu vari vairāk pārvarēt, tu vari ātrāk atgūties no kaut kādām nepatikšanām un zaudējumiem. Un līdz ar to tava dzīve ir vienkārši ilgāka un kvalitatīvāka. Arī produktīvāka. Un tur, kur citi ir apstājušies, tu turpiniet. Turpiniet. Tā es varu ar klausītājiem teikt, turpiniet iet. Paņemiet grāmatu, nesenāk, paminiet rīt. Un kā tev personīgi, vai tev pēc diēnētikas izlasīšanas palielinājušas dzīvības spēks? Tur tiešām ir ļoti labs moments, par ko man būtu vērts stāstīt, jo man pirms šīs intervijas tā kā arī pieminēja viena sieviete, arī kolēģi, kas teica, ka viņai tas ar viņai palīdz.
Man tiešām ir tā, ka man dzīves sākumā bija ļoti daudz smagi zaudējumi. Jā. Man nomira vīrs, man bija tikai 22 gadi. Es paliku ar mazu bērnu uz rokām. Es nebiju tajā brīdī vēl īsti sapratusi vispār, kā dzīvot, kā strādāt. Man vajadzēja faktiski visu dzīvi sākt no nulles. Pēc tam, faktiski, pēc 3 gadiem man piemeklēja nākamais trieciens, kad mans jaunākais dēls guva ļoti nopietnu traumu. Man vajadzēja cīnīties faktiski par viņu dzīvību. Tas bija ļoti smags periods, vajadzēja atkal kaut kā no jauna visu mācīties darīt. Un tad tie lielie satricinājumi, likās, ka tas, ko cilvēki piedzīvo savu mūžu nogalē, es tā kā ienāku dzīvē ar kaut kādiem tādiem briesmīgiem notikumiem. Bet varu atklāt teikt, ja nebūtu dienētikas metodikas tajā brīdī to tuvumā, ja nebūtu man tās zināšanas, es noteikti nevarētu tam iziet cauri tik viegli, cik es to spēju izdarīt. Jā. Un tas noteikti arī atstāja daudz lielāku iespaidu uz manu turpmāko dzīvi. Kaut patiesībā man sanāca tā, ka ja vairums cilvēku, kad runā par savu dzīvi, viņiem ir tāda perioda laimīgā bērnība, interesanti skolas un jaunības gadi, tad ir briedums ar problēmām un vecumdienas ar vēl lielākām problēmām. Tad man faktiski ar Denīzes palīdzību izdevās to laiku pagriezt otrādāk. Varētu teikt, ka man bērnība nebija tāda rožaina, nekādos no aspektiem. Mana jaunība, varētu teikt, ka es biju vēl tajā brīdī daudz lielām veselības problēmām un visādām citādām problēmām. Un pamazām, pateicoties dienētikas metodikai, dzīve vienkārši uzlabojās. Un tad es esmu savos briedumu gados un liekas, ka dzīvē labāk kā jebkad. Tas ir tiešām kaut kas, ko gribētos novēlēt arī pārējiem, kad jūs varat pagriezt to dzīvi otrādāk. Mums nav jādzīvo tā. Tu vari izdarīt. Jā. Ar dienēti. Tiešām apbrīnojami. Kādi būtu jūsu ieteikumi skatītājiem par šo neatlaidību un dzīvības spēku? Galvenais ieteikums ir, laikam, pats vienkāršākais – pagaidiet līdz rītdienai. Pagaidiet, kad pienāks rītdiena. Ja tagad liekas, kad visi iet pilnīgi, es nezinu, pilnīgi viss ir slikti, Viss ir absolūti slikti un dzīvi jābeidz. Pagaidiet līdz rītdienai. Līdz rītdienai pagaidiet. Un tad jūs redzēsiet, kā būs rītdiena. Labi. Paldies, Anna. Tiešām liels paldies par šo interviju. Tātad, dargie skatītāji, šeit ir vēl video ar Annu, un mēs atrodamies Krišāņu Valdemāra ielā 20, 2. birojā. Droši nāciet ciemos un, protams, arī nopērciet grāmatu Dienētika. Paldies par skatīšanos!